sveicināti Next video tehnikas apskatā. Šoreiz sāksim ar jautājumu. Kā jūs domājat, kas ir šī ierīce? Viens no variantiem – kalkulators, otrs – pults kādai no tehnikas vienībām, trešais – jā, un šoreiz tā būs pareizā atbilde – mobilais tālrunis. Savulaika fotoaparātu minoklis aizsākās ēra, kad latvieši kaut ko ražoja tehnoloģiju jomā. Šoreiz ar šo te tālruni, kuru ir ražojis Orbīta Telekom, ir aizsāksies ēra, kad Latvija ražo arī mobīlos tālrunis. Šis tālrunis, kā sola ražotājs, pārsvarā domāts cilvēkiem nedaudz gados. Par to liecina arī viņa nosaukums – 50+. Kā jau būtu nepieciešams šādai auditorijai, ražotājs ir izvēlējies galvenais akcentēt lielus taustiņus, kurus var saskatīt pat cilvēks ar sliktu redzi. Un, lai gan displejs ir neliels, tajā attēlojumā informācija ir labi pārskatāma. Tiesa uzreiz jāmin, ka tālrunī ir pieejams tikai divas valodas – krievu un angļu. Ja runājam par tālruņa iespējām, tad zvanīšana nav vienīgā iespēja, ko nodrošina šis tālrunis. Vispirms, noteikti veciem cilvēkiem patiks ir tas, ka tālrunī ir iemontēts lukturīts. Atliek vien nospiest podziņu un iedegas gaismiņu. Tas noderēs tajos brīžos, kad dodaties vēlu, tumsā mājās un savu ceļu nesaskatat. Otra iespēja, ko noteikti būtu jāpiemina, būtu šī te lielā SOS poga. Ar tās palīdzību, principā ar vienu pogas spiedienu, jūs varat savienoties ar jums nepieciešamajiem numuriem. Pamat iestādījumā tas zvana uz 112, tātad uz glābšanas dienestu, taču papildus lietotājs vēl var iestatīt 4 telefonu numurus, kuri arī tiks aktivizēti ar šo pogu. Vēl viena lieta, kas noteikti patiks cilvēkiem, ir radio. Turklāt, lai gan komplektā ir iekļauts austiņas, tās vienmēr nebūs nepieciešams. Atliek vien ieslēgt, un lūk, jums parādās radio, kurš skan pilnībā bez austiņu palīdzības. Nospiežot izvēli, mēs piekļūstam visām svarīgākajām iespējām. Tātad ir iespējams sūtīt īsziņu. Šeit ir zvani, kurus saglabāt arī informāciju par pēdējiem zvanītajiem numuriem. Šeit ir kontakta grāmatiņa. Un šeit ir dažādi iestatījumi, kas ļauj jums izvēlēties gan zvanīšanas skaļumu, gan melodiju. Šis tālrunis jau ir nopērkams Latvijas veikalos, un tā cena svārstās robežās no 60 līdz 70 latiem. Nenoliedzami, tas ir nedaudz, un būtībā, ja mēs runājam par šo tālruni, tad nevarētu arī teikt, ka par šo cenu tas būtu neadekvāts. Tālruņa korpuss ir veidots no nedaudz gumijota materiāla, tātad rokās tas neslīdais. Arī vadības taustiņi ir pietiekami lieli, lai tos pamanītu un lietotu arī cilvēki, kuriem ir kaut kādas redzes problēmas. Displejs ir monohroms, taču nevarētu prasīt, lai par šādu cenu būtu kaut kas modernāks. Un, ja ņemam vērā tās funkcijas, ko viņš piedāvā, teiksim, lukturīti, radio un arī šo te trauksmes pogu, tad var uzskatīt, ka šis ir nenoliedzami interesants modelis, ar ko noteikti ieinteresēs ne tikai Latvijas, bet iespējams arī ārpus robežas publiku.